pietiek ar dažiem pēcnācējiem, ar dažām sēklām. Vai tas tā kā neiziet kaut kāda tā kā pa spirāli uz augšu? Pamatā tas ir dēļ vides, dēļ aputeksnētājiem arī. Bet mums kā zemniekiem mums ir nepieciešams, lai tā raža būtu augstāka. Tā kā tur ir jāatrod tas balanss un zelta vidusceļš. Ir samazināts un līdz minimumam, cik nu vien iespējams. Pat nevis vienas saimniecības ietvaros, bet principā reģionā. Līdz ar to tas augs arī neaugs tik veselīgs un tik pilnvērtīgs, kā ja tu būsi iesaist veselu pupu. Zupa bez sāls nebūs vai pipariem nebūs baudāma. Vispirms izdzīvo viens rezistents kukainis, tad viņš vairojās. Jāizvērtē, varbūt tās laputas nav tik daudz, ka var nesmidzināt. Viņi tiek augstā temperatūrā un zem spiediena. Jebkurš kaitēklis ir kukainis, bet ne visi kukaiņi ir kaitēkļi. Labdien, cienējami klausītāji! Šodien mēs uzsakam kārtēju mūsu podcastu Audzēt un augt. Un šodien mēs runāsim diezgan daudz par mikroelementiem, biostimulatoriem, kā arī par aktualitātēm saistītām ar klimatu pārmaiņām, arī kaitekļu ierobežošanu un vispār viņu ietekmi uz mūsdienu lauksaimniecību. Un šodien mēs esam paaicinājuši vienu no mūsu nozares vadošiem speciālistiem, kas var pastāstīt nedaudz arī par biostimulatoriem, mikroelementiem. Ieva, sveiki! Labdien! Ieva, pastāsti par sevi, pastāsti par uzņēmumu un kā tu nonāci arī šajā nozarē. Labdien! Es esmu Ieva Kinta. Lauksaimniecībā iesaistīta esmu no 1998. gada, kopš pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Patreiz pārstāvu un strādāju Lietuvas kompānijā IKAR Liquid Fertilizer un pārstāvu rūpnīcas produktus Latvijā. Esmu agronoma, kā jau teicu, pat arī produktus lietoju savā ģimenes saimniecībā. Un esmu iedziļinājusies lietās, kas attiecās uz IKAR produkciju no sākta gala, no ražošanas procesa līdz gala lietotājiem. Pastāsti par IKAR, kas tas par uzņēmumu un ko viņš ražo? IKAR ir ģimenes uzņēmums. Uzņēmums pieder ģimenei. Uzņēmumā arī strādā 3 tēvs un 2 dēli, kur ir vadošos. Viens dēls ir ekonomikas jautājumos atbildīgais, otrs dēls ir tieši pašā ķīmijas laboratorijā strādā, un tēvs ir uzņēmuma īpašnieks. Tā ir Kildiša ģimene. Un uzņēmums, viss darbības process notiek tā kā ģimenē, ar augstu atbildības sajūtu, arī atbildība ir attiecīgi augstāka, kā kad, ja tas būtu kāds svešu investoru uzņēmums. Un IKAR rūpnīcā notiek pilns cikls, sākot no pārbaudas, kā tiek izvēlēts izēvielas, pirmkārt tās tiek testēts un pārbaudīts, lai būtu labākais rezultāts. Arī ir laboratorijas, augu laboratorija, ir lauku salīdzinājumi, kuros tiek pārbaudīti produkti. Un produkcija tiek ražota visu uz vietas un attiecīgi, lai varētu turēt, kā saka, roku uz pulsa no tā, lai tas produkts būtu no vislabākām izēvielām un pēc tam visefektīvākā atdeve. Un tad tā rūpnīca atrodas arī Lietuvā, Kedaņos, un te es izmantošu izdevību un aicināšu. Linas Agro jau ir vairākas reizes gadā mēs organizējam braucienu pašā ziemā, kad mēs atveram rūpnīcas durvis un aicinam zemniekus un parādam un stāstam un arī atbildam uz jautājumiem. Un zemnieki mēs tiešām rādam to, kā notiek process, kā notiek ražošanas process, jo mums svarīgāk par visu, lai klients ir iesaistīts arī tādā lietā, un mums ir ļoti svarīga atgriezniskā saite,
kad, ja, piemēram, zemniekam izskaidrojam procesus, kā tas tiek ražots, kādam mērķim, jo bieži vien, kad atbrauc zemnieks un uzzina, kāds vispār doma, ideja tai lietai, tad arī daudzas lietas paliek skaidrāks un izmainās uztver kā par produktiem. Man ir 2 jautājumi par šo uzņēmumu. Pirmais ir, cik liels jums portfolio, un otrs, kā tie produkti tiek sintezēti vai jaukti, kā vispār tā ražošana notiek. Vai viņi paši arī izgatavo tas darbīgas vielas, vai tas ir vairāk tā kā jaukšana? Nē, mums ir tā, ja mēs atbildam par pirmo jautājumu par portfolio. Portfolijā jūs varat apskatīt to, kas ir Latvijā. Ir šis jaunais katalogs. Katru gadu mēs izdodam katalogu, un daļēji arī ir Linas Agro sagatavot ir top produkti. Tie, kas ir Latvijā iespējami iegādāties, tie ir iespējams katalogā redzēt. Tie galvenokārt visi produkti, kas ir mikroelementu un stimulatori labībām, tauriņziežiem, rapsim, un arī ir nedaudz daži produkti, kas ir augļu kokiem un dārzeņiem. Tas ir atbildot par portfolio. Atbildot par jautājumu, kā tie produkti tiek jaukti, būtībā viņi tiek vārīti, savārīti. Viņi tiek augstā temperatūrā un zem spiediena. Viņi nenotiek vienkārši glāzē ieliec ūdens un iebērt sāļi. Tas tā nenotiek. Mums jau ir nākošās paaudzes ražotne, un to visu jūs varat apskatīt, kad jūs atbraucat uz rūpnīcu, tad jūs visi arī to redzētu, jo mums ir arī rūpnīcai RIČ certifikāts un atbilstība, lai varētu tirgot, piedāvāt produktus, protams, pēc Eiropas standarta visā pasaulē. Mums ir pirmniecība. Un tad arī uzreiz logisks jautājums, kas tajos produktos ir tāds unikāls, jā? Kāpēc viņi ir labi? Redziet, sāksim ar to, kad nav labi vai slikti produkti. Pilnīgi neviena mēslojums, ne jebkurš mēslojums, kurš tiek piedāvāts Latvijas tirgū, netiek kaut kādā veidā ražots kaut kā neprofesionāli. Visu ražo profesionāli. Jautājums ir par to, vai tas produkts stāsts ir efektivitātē. Augam nav vajadzīgi tie sāļi. Tie sāļi mums, kā audzētājiem, kā ražotājiem, kā zemniekiem vajadzīgs. Mums vajadzīgs, lai būtu raža, mums vajag, lai pēc iespējas efektīvāks uzņemt augs. Vai tie ir mikroelementi, vai tie ir sekundārie vai makroelementi. Mums ir svarīgi, lai augs to uzņemtu. Bet augam pašam pēc būtības viņam to nevajag, jo augam ir viņa dabiskā ražība, un augam pietiek ar dažiem pēcnācējiem, ar dažām sēklām. Bet mums, kā zemniekiem, mums ir nepieciešams, lai tā raža būtu augstāka. Un tad, izejot no tā, tiek ražoti produkti, kuriem tiek likts palīgvielas, lai tas, piemēram, tas pats sāls, pieņemsim, metāls vai metāli vispār augam nav vajadzīgi no malas. Viņam augam pašam pietiek ar to, kas viņam nāk no dabas, bet, lai viņš spētu uzņemt, viņam ir nepieciešams tā kā palīgvielas. Un savukārt, lai tās palīgvielas labāk sintezētos ar tām vielām, kuras mums vajag augā nogādāt, ir tas tehnoloģiskais process, kā viņas tiek viens otrā sintezētas. Un tas ir tas īpašais vai citādākais, kas atšķir no senākās paudzes ārpussakņu mēslojumu, kas bija. Tagad tas vienkārši notiek. Tas, ka ir diezgan interesantu tematu, jā, kad pašam par sevi augam tur iespējams nav nepieciešams tāda daudzumā. Tie mikroelementi, jā, makro, mezo vienalga, bet mēs saprotam, ka tas augs atrodas tādā tā kā mākslīgajā vidē, jā, lauksaimniecība, kur mēs viņu integrējam un mēs mēģinam no viņa kaut ko iegūt, jā. Bet ir viens tāds diezgan paliels faktors - klimats. Jā. Un tagad tu teici, ka tev ir no 96. gada jau pieredze lauksaimniecībā. Varbūt tu vari kaut kā ieskicēt, teiksim, kā vispār tā mikroelementu
tas piedāvājums, jā, tas biznes ir vispār mainījies par šo laiku. Kas tur ir nācis klāt, teiksim, paņemam tos pēdējos 30 gadus, jā, un kā tas klimats arī ir iespaidojies šo produktu izvēli un kāpēc vispār, tā kā tie produkti tiek attīstīti, jā. Nu, būtībā lietas būtība ir tanī, kad viss ir pamatā, kas ir nepieciešams saimniekam. Ja saimnieks iet uz intensīvu un viņam ir nepieciešama augstāka raža, tad, protams, kad ir zināmā vērā augs jātur tā kā mākslīgā papildu mēslošanā, papildu barošanā, un tas, protams, nes rezultātu. Tas ir pats sākums, kāds ir uzstādījums saimniecībai. Nākošais uzstādījums ir tas, kādreiz mēs varējām atļauties lielākas lietot pamatmēslojumu devas. Tagad ir tāda apstākļa, kāda ir, un tās pamatmēslojumu devas ir samazināts un līdz minimumam, cik nu vien iespējams. Mikroelementi ir tādi, tiek lietot tāpēc, lai efektīvāk padarītu, izmantot efektīvāk pamatmēslojumu. Es negribu te tagad detaļās par to, kad mikroelementi fermentu iedarbinātāji, pieņemsim, tāpatās mangāns ir un cinks ir slāpekļu vielmaiņas aktivizatori. Slāpeklis, piemēram, nespēja pat pārveidoties augā, lai notiktu elementāra slāpekļa izmantošana bez mikroelementu klātbūtnes, un tas ir ļoti svarīgi. Bet kas attiecās par klimatu, par ko tu jautā man, es gribu šeit runāt vairāk par to, kad augam, jo mums ir vairāk vajadzīgs kvalitatīvs gala produkts, augstāka raža, bet mēs ļoti labi saprotam, ka mainās arī klimatiskie apstākļi. Un te es nerunāšu par kaut kādām lēkām, kas ir, piemēram, kaut kāda augstuma viļņi vai kaut kādi krusas vai tādas lietas, bet es vairāk gribētu runāt tieši par to, kad ir pirmkārt temperatūras svārstības, kad ir ilgāks mums vēsāks pavasars, nenotiek vielmaiņas tik tā kā mēs vēlētos, ja? Un tad nāk iekšā mūsu bez mikroelementiem, un tie mikroelementi mums ir jādod tādā mirklī, jo principā mikroelements liek tādā mirklī, kad dod vislielāko slāpekļu devu. Tad, kad ir slāpeklis, tad uzreiz paralēli ir jābūt mikroelementiem. Bet, pieņemsim, pavasara augstums vai temperatūras novirzes, ir ļoti svarīgi lietot biostimulantus. Un tie biostimulanti nāk mūsu piedāvājumā aizvien vairāk un vairāk tikai tāpēc, ka saprot, ka viņiem arī ir rezultāts un palīdz augam adaptēties. Mēs jau tagad runājam par tādām stimulējošām vielām, kas būtībā viņi arī ir adaptologa vairāk. Ir, pieņemsim, gan organisks, gan minerālu vielas. Ir arī, ja mēs runājam par biostimulantiem, tad tos mēs būtībā varam sadalīt 3 daļās. Viens, kas tieši augam palīdz hormonāli, kas augam nodod signālu, ko viņam tagad darīt, vai viņam veidot sakni, vai dalīties šūnām, vai veidot ziedpumpurus, vai katrā posmā ir savas lietas. Otra biostimulanti tie, kas palīdz adaptēties apstākļiem. Tie galvenokārt ir uz jūras zāļu bāzes veidoti produkti, un jūras zāļu industrija aug, un tā nepaliek mazāk, un nevelta viņa nepaliek mazāka, jo tāpēc, ka pieprasījums pēc tā aug, jo ir redzams rezultāts. Un trešā biostimulantu nozara, kas veidojās ļoti spēcīgi, ir tā, kas bagātina augsni, un tie ir tieši dažādas veids humīnvielas, arī tur tehnoloģiski tiek iegūts dažādi, cits no brūnogliem, cits no jūras zālēm, citi ir arī produkti, kas ir no kūdras iegūti, un tad tur vēl ar mehānismiem, kādā veidā, vai ar nātriju, vai ar kāliju tiek iegūts. Katram ir savu funkciju, bet tas ir vairāk kā augsnes uzlabotāji. Bet runājot par tiem 2 galvenajiem parametriem, uz ko tiecās kurš zemnieks, jā, tas ir, protams, ražas daudzums un tas kvalitāte, jā. Jā. Un, ja mēs skatāmies uz tam
tiem biostimulātoriem, vienalga, vai tie būs arī mikroelementi, vai vēl kaut kas, kas ir, kas tiek likts salīdzinoši niecīgais daudzumos uz to pašu hektāru, jā. Man uzreiz tāds jautājums, un arī es domāju, ka diezgan daudziem zemniekiem, jā, tie, kas tā kā, varbūt mēģina kaut ko vairāk iedziļināties, jā, par to saucamo masas nezudamības likumu. Kā tad tā raža var veidoties, jā, ja mēs tikai iedodam? Un pēc tam vēl viens jautājums, vai tas arī tā kā, kā tu uz to skaties, ja, teiksim, mēs izvelkam no tās augsnes vairāk, ja, iespējams, mēs izmantojam efektīvāk, bet vai tas tā kā neaiziet kaut kāda tā kā pa spirāli uz augšu, kad mēs sevi ieliekam tādā ceļa, kur mums visu laiku ir kaut kas jākapina. Pastāsti, kāda vispār ir tā stratēģija mikroelementiem un kur ir tie griezti, ja, uz ko mēs varam tiekties, ja, un kas ir tas minimums, kas būtu principā katram zemniekam jāievēro. Tas, es domāju, par ražām runājot, un arī to mikroelementu un biostimulātoru lietošanas. Kas ir balans? Balans ir tā robeža, cik daudz jālieto. Es pateikšu tā, pamatā ir pamatmēslojums. Un izejot no pamatmēslojuma, ir arī jau zināmas lietas, pieņemsim, ir zināms, ka cinka fosforu attiecība ir 300:1. Ja mēs zinām, ka mēs liekam, ir attiecības, pirmkārt ir attiecības, otrkārt ir iznese, kas ir, un kāpēc mēs viņu, kurā mirklī būtu jālieto vai nebūtu jālieto, es varu pateikt, es uzskatu tā, ka mēs pieņemsim, ejam uz ražu, pieņemsim 7-8 tonnas, ja? 7-8 tonnās pie tā ir jāpiestrādā, jo dabīgā auglība, ir runājam par kviešiem, ja? Tad dabīgā auglība kviešiem noteikti tuvu no 7-8 tonnas, bet ja mēs nenodrošinam to pamatmēslojumu, tad mēs varam netērēties tik ļoti uz ārpussakņu mēslojumu, jo vienkārši nebūs no kā augam izveidot to ražu. Un kas attiecās par to, kad tu prasi par to vielas nezūdamības, par to daudzumu, uz to es gribu, principā metaforās runāt, teikt, tas tā kā, zupā jau sāla arī ļoti daudz nevajag. Bet zupa bez sāls nebūs, vai pipariem nebūs, baudāma. Un tā kvalitāte ražai rodas no tās sabalansētības un par to, cik daudz, vai pieņemsim litrs vai puslitrs deva, arī es gribu runāt par produktiem. Pieņemsim, mums ir produkts, pieņemsim mangāns. Viņā ir 200 gramu mangāns. Kad cilvēks paskatās, kad ir vienā produktā 200 gramu mangāns, vienā produktā 400. Cilvēkam liekas, viņš noteikti izvēlēsies produktu ar 400 gramiem, jo viņš, protams, pārēķina tīrvielas cenu. Tad es gribu pateikt to, ka mikroelementiem tā nevar rēķināt. Tīrvielas cena ir jārēķina NPK mēslojumam, slāpeklim, fosforam, kālijam, kad mēs rēķinam, bet mikroelementam tomēr ir jāskatās, kā jau es atkārtošos, bet mikroelementu augs nevēlas ņemt. Un mēs, izstrādājot produktu, domājam, kā panākt to efektu, kas viņam ir nepieciešams. Mēs liekam papildu palīgvielas, un mūsu gadījumā bieži vien tās ir aminoskābes vai jūras zāļu ekstrakti vai citas kādas vielas, kas padara to mikroelementu, to daudzumu, kas mums ir maksimāli efektīvu. Vēlreiz atkārtošos, augam mikroelementi priekš viņa dabīgās ražības nav vajadzīgi, un tas ir vajadzīgs mums, un tās palīgvielas ir tas lielais noslēpums. Tieši tāpat kā pesticīdos, bieži vien ne tā viena nevis darbīgā viela ir tas pats sāls, bet tās palīgvielas ir, kuras pasaka
kāda palīgvielas. Un tas ir līdzīgi visos produktos. Visos produktos ir kaut kādas palīgvielas, kas to mēslojumu padara efektīvu. Tas tā kā navigācija. Tieši tā. Zini, kur tu brauc. Tieši tā. Un vēl vairāk ko gribu pateikt, es negribu izklausīties tā kā, ka tas ir iedomīgi, kad zemniekam ir jāzina, un es augstu vērtēju tos zemniekus, kuri zvana un jautā un prasa, un visu cieņu, un tā es arī uzskatu, ka tā ir normāla rīcība, ka zvana, jautā, kāpēc tas ir tā vai šitā, un tāpēc vēlreiz izskan aicinājums apmeklēt rūpnīcu, tad, kad Lindas Agro menedžeri aicina, tad arī var uzzināt. Bet ir ļoti svarīgi pieturēties pie schēmām, kas ir sagatavotas, un tā schēma būtībā katram mēslojumam arī ir savs laiks, kad viņš ir paredzēts lietot, un mums ir tās schēmas katalogos un arī Lindas Agro katalogā, un Ikar mājaslapā un Viters mājaslapā, kas ir pārstāvs Ikar rūpnīcai Latvijā, ja, var visas schēmas redzēt un apskatīt, un visi var iepazīties ar tām schēmām, un arī viņas ir pieejamas, un būtībā mēs esam izdarījuši darbu, mēs esam pārbaudījuši tos produktus dzīvē, principā empīriski ir arī efekts. Mēs ar lielāko prieku izdarītu, cik vien maz var, lai cik vien lēti varētu būt tas produkts, jo darīt jebkura kompānija, es pieļauju, ka jebkurš uzņēmums tā gribētu, bet mēs, lai tas efekts būtu, lai pietiekoši būtu, jo vēl ir tāda lieta, es nezinu, kāpēc katrs pavasars atnāk tā kā pirmo reizi, bet 30 gadus mēs strādājam vairāk vai mazāk Latvijā intensīvi, un 30 gadus gadu no gada no lauka tiek nonesta no straža. Un kas attiecās uz mēslojumu, te es arī gribu runāt arī par pamatmēslojumu, ne jau tikai par ārpussakņu mēslojumu, ir jāsaprot, ka mums ir jādod tas, kas ir paņemts, un tas ir ļoti svarīgi, un lai efektīvāk to izdarītu, ir jābūt visam balansā. Nu jā, bet arī diezgan grūti noteikt, kas tev tur beigās arī trūkst. Jā. Tas ir visādas analīzes, tas ir skaidrs. Tas ir vispār pats pamats. Bet runāt par to saucamo izpratni vispār kā tādu, jā, tu arī vairāki gadi nozarē, jā, un kāds ir tavs viedoklis vispār, kā zemnieks saprot tos biostimulatorus, mikroelēmentus, kāds ir tāds vidējais zemnieks, ko viņš, principā, ikdienā lieto, jā, un otrs, uz ko viņš vairāk fokusējas. Vai viņš uz tam vienkāršākajām lietām, tie paši NPK, jā, vai tomēr ir arī jau tā paudze, kura mēģina uztaisīt vai uzmiksēt kaut ko tādu, kas tā kā varētu veicināt to ražu. Ziniet, ir tā, kad ir dažādi, nevar viennozīmīgi teikt. Man reizēm pārsteidz cilvēki, kas ir ar lielāku pieredzi, bet viņu gars iekšā ir, viņi ir izzinātāji, viņi grib izzināt, viņi mēģina. Ir tādi, kuri pamēģina un viņam nepatīk, bet katrā lietā, un saprotiet, ne katrs ir apveltīts ar labu gaumi, ja? Bet būtībā ir tas, kad ir dažādi rezultāti, ir tādi, kas veiksmīgi strādā un lieto un jau daudzus gadus, kad es jau aizmirsos, kad mēs vispār pirmo reizi ar viņu par to runājam, es atgriežos satieku cilvēku pēc 5 vai vairāk gadiem, viņš saka, es vēl turpinu lietot, tas man tā patīk. Un tad man ļoti iepriecina cilvēki ir tādi, kuri strādā, es viņam prasu, ko tu dari un kā tu dari. Un viņš man saka, viņš man noskaidro to tehnoloģiju, ko mēs esam pirms daudziem gadiem sarunājuši, un viņš turpina un pasniedz jau tādu, tā kā viņš jau arī ir aizmirsis, no kā viņš lieto to pašu. Ir daudz tādi cilvēki, kas strādā, bet es varu pateikt, ka es pati arī savā saimniecībā strādāju un lietoju, un es esmu nonākusi pie tā rezultāta vairāk caur savu saimniecību. Bet, teiksim, tāds galvenais vēstījums varbūt tiem, kas varbūt nav aizdomājušies vai vēl nav paeksperimentējuši, bet tomēr grib paeksperimentēt. Tāds tavs praktiskais padoms, ja tu gribi paeksperimentēt, ar kuriem produktiem un kad? Pieņemsim, šodien mēs esam tuvu piengatavības fāzes laikam sākumam,
Un ko tagad varētu uzlikt un pamēģināt? Šodien- Lai varētu redzēt pēc tam arī... Es šodien, piemēram, domāju, ka šodien mēs varētu runāt, ja mēs runājam par labības, par kviešu kvalitāti, tad es runātu par divām lietām, kas ir ļoti svarīgas, kas varētu būt savā veidā redzams rezultāts un tāds. Tas būtu sērs, tas ir tāds produkts, ir Lice Basic, kas principā ir tiosulfāts un vēl tur ir molibdēns iekšā, satura molibdēnu, tas ir slāpekļu vielmaiņas efektīvākai uzturēšanai un kvalitātes olbaltumvielas veidošanai, bet otrs produkts, par ko es gribu runāt un kas arī būs, es domāju, ka tas arī nonāks pie mums, ir silīcijas. Mums ir tāds produkts Ikar Silicare. Viņš ir pieejams? Jā, viņš ir pieejams, jā, un viņš jau tiek lietots vairākus gadus Latvijā, un tas ir viens produkts, kas noteikti var palīdzēt kvalitātes rādītāju celšanai. Ikar Silicare satur fosforu, kāliju un silīciju, un tas ir tieši paredzēts fināla fāzei. Par silīciju varbūt mēs varam šodien vairāk parunāt. Es gribētu... Jā, kas tas pa zvēru, ko viņš dara? Silīcijas izvērs, un silīcijas ir tāds, ziniet, tāda populāra lieta, kad pienāk klāt, tad tie zinātāji saka, silīcijas mums augsnē ir, jā, silīcijas mums ir augsnē, mēs zinām, ka silīcijas ir smilts, ir silīcijas, jā, un tas saka, kāpēc man būtu jāmiglo uz lapas silīcijas, kad mums augsnē silīcijas ir pieejams un tā. Bet, tad es varētu, Mihil, tev pajautāt, kas mūsu gaisā mums ir, kurš elements mums ir visvairāk, kurš elements elpojamajā gaisā, kurš elements mums ir visvairāk? Skābeklis, ogleklis un ūdeņrādis. Un kurš slāpeklis, kas ir Slāpeklis arī diezgan. 78,08%. Redzi, kāpēc mēs lietojam augiem slāpekli, jo augi stāv 78, gan 80% slāpekli. Kāpēc mēs lietojam slāpekli? Tāpēc, ka slāpekli nevar, kas ir gaisā augi, nespēja izmantot, un līdzīgi ir silīcija augsnē. Tāpat, ka cilvēki dzer ūdeni. Jā, tieši tā. Un tāpēc silīcijas ir būtībā adaptologs. Silīcijam arī augāja vairākas funkcijas, bet tas, ko mēs silikēra, kāpēc silikērs kā tāds ir? Silikēram ir pirmā funkcija ir mehāniskā, silīcijas iestājās auga lapas virspusē ir kutikula un tālāk ir epidermis slāns. Un silīcijas ir spējīgs uzkrājēji audos. Un vienā momentā, kad tas silīcijas iziet cauri kutikulu slānim, viņš pirmajā mirklī veido tāds kristāls, tā kā želē veidīgs, bet pēc tam viņš sacietē. Un tā jau ir mehāniska aizsardzība pret sūcēju tipu mutes orgānu kaitēkļiem, tā kā mehāniska aizsardzība. Un otra funkcija ir, kad aizsargā sēņu spors. Mēs zinām, ka sēņu sporai jānonāk uz augu lapas, tad zināmā laikā viņai ir jātiek cauri. Un ja viņai ir, ja kutikulē viņa tiek samērā viegli cauri, jo kutikula ļoti plāna, tad savukārt silīcijas slānim viņai jāpavada ilgāks laiks uz lapas. Un ja ir saule, tad mēs attiecīgi to sēņu sporu vienkārši izžūst un tādā veidā iet bojā. Tā ir tāda viena mehāniskā aizsardzība. Bet tad ir jautājums, šķiet, ir palielināta minerālā formā, jā? Viņš ir, principā, silīcijas, monosilīcijas kābe, bet viņi ir organiska. Organiskais savienojums. Jā, organisks savienojums. Jā. Un vēl ir interesanti, ka silīcija molekula ir, tā monosilīcija molekula, viņai ir vairākas saites, un tās saišu galos ir spējīgi piesaistīties ūdens molekula. Un zināmā mērā tā ūdens molekula veido tādu tā kā ūdens krātuvi, viņš saista precīzi nepateikšu, bet ir, pret vienu silīcija molekulu spēj kaut kur ap 100 ūdens molekulas saistīt. Un tas zināmā veidā veidojās augam tā kā tāda ūdens rezerve, ko pēc tam augs var izmantot. Šobrīd mitros apstākļos tas nav svarīgi, bet tādas lietas lietot kaut gan arī mitros apstākļos ir savu veidu funkcija tam. Tāpēc, kad, ja pieņemsim augam saknes stāv ūdenī,
tad nenotiek elementāra transpirācija, vienkārši nenotiek, un tad augam tas ūdens ir jau augā iekšā un ir pieejams, un kur nu vēl pa sausiem apstākļiem. Vēl silika ir kālijs. Kālijs arī mums ir tāds elements, kurš ir ļoti svarīgs mirklī, kad augs nozied, tad augam vairs nenotiek caur sakņu sistēmu tik intensīva vielmaiņa, un tad kālijs veids tās transporta funkcijas augā. Bet arī, ja teiksim, runājam par to formu, kā viņš nonāk, un tu ieminējies, kad viņš veido kristaliskas formas. Viņš ir tāds zelē veidi, jā. Jā, bet tā kā, lai nomierinātu skeptikus, jā, vienkārši no agrobiotehnoloģijas tur ir tāds uzskats, ka, ir teiksim, vienalga par kādām darbīgām vielām mēs runājam, kad ir maksimāli jācenšas samazināt tas kristaliskas formas nonākšanas uz augu virsmām, jā, jo tur var veidoties pēc tam apdegumi, vēl kaut kas, kā tur ir. Tas jau veidojas augšu lapas Silīkijas uzkrājēja audos. Zinu, kad ir 125 audu veidi, ja? Un viens no tiem ir uzkrājēji. Pēc būtības viņam nav tieši uz... Viņš nonāk, viņš ir tieši tā, viņš ir bioloģiski aktīvs, viņš iet caur kutikulu cauri un iestājās uzkrājēja audos. Un dzīvē tas izskatās, ka augi, kuri ir nomigoti ar silikēju, paliek spīdīgi. Un viņiem, starp citu, dabā silīcijas ir ļoti plaši izplatīts un sastopams. Latvijā, labi, nerunāsim par palmām un dracēnām siltajās zemēs, bet Latvijā ir kosās, uz kosas satur daudz un nātru lapas. Nātrs satur daudz silīciju. Silīcijas arī cilvēkam. Tas ir tādas jau palielam biotehnoloģijas. Tie ir tie biostimulanti. Lielākā daļa biostimulējošās vielas ikar un ļoti daudzos produktos un principā visos lielākoties ir dabisks izcelsmes. Ļoti, tas ir tieši tā, tas ir no dabas vielām. Par jūras zālēm arī jūras zāles audzē. Jūrzāles jūrā tagad audzē, lai mēs varētu iegūt tās bioloģiski aktīvās vielas no jūras zālēm. Jūrā tas notiek tā, kad laiž tādas troses, uz kurām striķi kaut kādu ziņiem tiek uzsēts jūrzāles un viņas tiek audzēts, jo tā ir nākotne. Biostimulātoru galvenā doma ir augam sākotnēji veidoties sabalansētam un veselākam. Nevienā mirklī netiek noliegts auga aizsardzība. Tas ir pilnīgi noteikti. Zinu, ka tas uzreiz tā... Tad jums nav tā kā tādiem... Nē, noteikti nav. Noteikti nav. Pilnīgi noteikti nav nekādā gadījumā. Tas nav domāts, ka viss te tagad pāries. Tas nekad nebūs, bet stiprināt imunitāti, tāpat tās stiprina augama jūrzālēm, jūrzāļu ekstraktiem un viss. Tā viss ir, tas viss varbūt iet roku rokās arī, tirgus jau, biotehnoloģija tirgus paliek aizvien. Bet, teiksim, mēs varam pamodelēt, jā. Mums pavasarī bija diezgan vess un augsts, jā. Augi diezgan ilgi sēdēja uz vienas vietas, jā. Tam šķirnēm izteikti, kuram bija vai tur, teiksim, pret septoriozi, jā. Var tagad redzēt, ka tur tā apakšā viss ir tā kā apslims. Protams, tur lieto un nelieto to fungicīdu, jā, daži tur labs bija izdomājis, kad smidzināsim pēc salnam, citi tur pirms, un tie rezultāti ļoti dažādi. Kā beigās izrādījās tas, kas bija lietojis bišķiņ ātrāk, jā, viņš tomēr dabūja to labāku efektu. Bet atkal ir redzēta sēma, jā, kur augs it kā viņš bija ilgāku laiku stāvēs uz tas vienas vietas, bet bija lietoti mēslošanas līdzekļi, tas pats tur slāpeklis bija pietiekoši labi sabalansēts ar mikroelementi, jā. Un tas sēms bija izteikti veselīgāks, jā. Un tajā pašā laikā tur arī tas fungicīds nebija lietots, jā. Tad tomēr tur ir tas sakarības. Un varbūt tu arī no savas portfolio pastāstīt par produktiem, kas var nedaudz tomēr uzlabot to situāciju. Jā, šeit es vairāk gribētu vērst uzmanību uz to, kad raži mums veidojās no tā, cik augam būs pieejams barības vielas, bet lai augs spētu tās barības vielas uzņemt, augam galvenais orgāns, ar ko augs barojās, ir sakne.
Un bez tā, kad, es negribu tagad skart tēmu, Latvijā ir divas stratēģijas. Viens ir, kad ir jāsāk tikko nokūst sniegs un sākas veģetācija ar slāpekļu pirmo papildu mēslojumu. Otra tēma, kad vajag nogaidīt, kad viss sāk, kad atjaunojas veģetācija pilnā sparā, tad sāk. Es to šobrīd negribu skart, bet es runāšu par lietu, kas ir arī mūsu piedāvājumā. Mums ir tāds Black Pearl fulvo produkts, kas ir fermentēts fulvo vielas pārsvarā, fulvo skābes. Un tas ir tas biostimulators, ko es minēju, tā viena grupa, kas ir augsnes ielabošanai. Un tā būtība ir tā triviāla, tas tā vienkārši, lai vieglāk būtu tā izprast. Mēs ļoti labi saprotam, ka augam ir simbioze ar augsnē mītošajiem mikroorganismiem. Un tagad, pavasarī, kad atnāk pavasars, temperatūra sāk paaugstināties, augs fotosintēzes rezultātā izdala eksudāts, un tie eksudāti nonāk augsnē caur sakni. Tad izsūgumi. Jā, bet caur sakni viņam ir nosaukums eksudāti. Tie, starp citu, ir apmēram 30% no auga saražotā fotosintēzes rezultāti, ja, ko augs caur sakņu galiem izdala mikroorganismiem, kuri savukārt strādā simbiozē ar augu un nodrošina augu ar barības vielām, kas ir augsnē. Tad lūk, kamēr ir augstais garais pavasars, mēs ejam, piemēram, ar šķidro slāpekļu papildmēslojumu. Mums ir burvīgs produkts melnā pērle, Black Pearl fulvo, ko mēs varam pieliet 5 līdz 10 litrus hektāru. Un tā viņa īpašība ir tāda, kad nonākot augsnē ar kasu, jo augsnē kasam jānonāk nevis uz lapām vai caur lapām, kas caur lapām neiet augā, ja? Jā. Klāt pievienojot organisko vielu, augsnē mītošie mikroorganismi atpazīst, ka tas tā kā ir no auga, jo tas ir no auga, tas ir no auga organiskais mēslojums, un ar to pietiek, lai tie mikroorganismi sākt ar augiem simbiozi, un te tas augs sāk saņemt to pirmo palīdzību un palīdzību, savu sadarbību ar tiem augsnes mītošiem. Tas ir viens biostimulants, kas patiesībā domāts ir augam, bet īstenībā viņa funkcija, viņa sadarbība patiesībā ar augsnē mītošiem mikroorganismiem. Un tā jau ir tā biostimulantu būtība. Un tā katram biostimulantam ir kaut kāds savs mērķis. Piemēram, hitozānam pie sēklas apstrādes ir sava funkcija. Savukārt prolīna aminoskābei ir uz sausumu noturību. Katram elementam, kas ir tiek ievietots produktā, ir kaut kāds savs uzdevums. Nekas netiek ielikts vienkārši tā, lai tur būtu. Un tas ir tāds viens piemērs, ka tu vari būtībā tas slāpeklis vai tu agri vai vēl uzliec, tas augs labāk izskatīsies tad, kad viņam sāks tā sakne funkcionēt, tad, kad viņam sāksies tā vielmaiņa. Un te ir tā vieta tam biostimulatoram, kad biostimulators palīdz ātrāk to procesu uzsākt. Jo ātrāk uzsāks, garāka veģetācija, potenciāli augstāk raža. Ļoti vienkārši. Un otra lieta, ko ir vērts pieminēt, atcerieties, jāatcerās, augam tikko sāk kaut kas no elementiem trūkt, kas tanī laikā ir vajadzīgs, viņš pāriet nākošā ontoģenēzes etapā. Un viņš nepaspēja izveidot to ražu, ko varbūt zemnieks vēlējās, bet viņš nepaspēja varbūt izveidot tāpēc, ka zemnieks ietaupīja uz kaut kādiem 300 gramiem cinku vai varu. Mēs negribam ļoti par analīzēm runāt, bet ar analīzēm ir jākliedz, jo tāpēc, kad analīzes, mikroelementu augšņa analīzes veicot, 10% tikai izvēlās veikt mikroelementu analīzes, bet mikroelementu analīzes ir ārkārtīgi svarīgas un viņas nav tik dārgas, lai viņas neveiktu, bet ļoti mazs daudzums zemnieki izvēlās viņus veikt
Ziniet, tā kā, tas nav īsti, ja tev tas ir biznes, tev ir arī jāuztais mikroelementi. Vismaz reiz 10 gados, ja netais reiz 5 gados. Jā, izprast par to, kas tev ir tajā augsnē un augos, ir diezgan grūti. Un, protams, tur arī par tām analīzēm runājot, ir arī dažādi viņu tipi, vai viņiem no augsnes, vai no to pašu auga, jā, lai saprastu, kāds tur ir tas uzņēmuma forma un cik viņi ir daudz, jā. Tas ir diezgan sarežģīts moments, un tur pieejas ir dažādas, arī servisi ir dažādi, bet kopumā vienkārši arī tāds pēdējais jautājums, ja, runājot par to klimatu, šķirnēm un šodienu. Ja. Man tas jautājums pārsvarā ir diezgan standarts visiem, kas nāk pie mums. Ja. Kā tu redzi lauksaimniecības nākotni tajos trijos galvenais sastāvdaļas - klimats, augi un arī līdzekļi, ja, mēslošanas līdzekļi? Kas tur varētu mainīties? Ko tu redzi? Principā es tā domāju, ka mūsu mūžā ļoti krasi nekas nemainīsies. Tā, kad pilnīgi kaut kas tā, bet es gribētu teikt, ka veiksmīgāki būs tie uzņēmumi, kur zemnieki priekšlaicīgi sagatavosies. Nevajag 19. jūnijā aptvert, ka tev vajadzēs slāpekli kvalitātei. Tagad meklēt slāpekli. Slāpeklim ir jābūt mājās, un mums ir jāzina, uz ko mēs ejam. Patiesībā mums ir rudenī jāzina, uz ko mēs ejam. Sēklu sagatavot, sēklu izvēloties. Mans aicinājums šodien lūdzu staigājiet pa laukiem, skatieties, kur jums ir kādas nezāles iesējušās, jo tā būs katastrofa. Es pieļauju, ka tagad daudz nāks pie apziņas, kad nevar sēklu tanī laukā, kurā bija plānojis ņemt, jo ir pilnīgi nezāles, ir katastrofa šobrīd, es gribētu teikt, un tas būs izaicinājums. Es domāju, ka arī pienāks tagad tas mirklis, kad sāks apdomāt, būs jāapdomā, kur tas CO2 vairāk tiek izlietots, vai tas tā traģēdija notiek tanī, kad vai tanī, kad tiek herbicīdi jālieto vairākās kārtās viendīglap nezālēm. Tas arī vēl būs jautājums, par ko šobrīd Tā ir ļoti elementāra matemātika. Tieši tā. Tērējam vienīgais, kad ir diezgan daudz aizstāvju no vienas puses, arī no otras puses, plus neaizmirstam to saucamo pseidozinātnisko pieeju, jā, un tad tur diezgan daudz tādu politisku jautājumu, kas saistīts ar tiem karboniem un pārējo, jā. Bet kas noteikti es pats arī redzu, un kas ir kā tāds tendenciāls raksturs, ir tomēr, kad zemnieki mēģina būt efektīvāki, gan taupot, gan arī ražojot, jā. Tā kā tur, gan jau, kad pēc 30 gadiem tā lauksaimniecība izskatīsies ļoti savādāka. Es domāju, ka cilvēki var visādas tehnoloģijas mainīties, ļoti mainās paudzēm, un ir jau tā, man jau tagad ir, es principā 20. gadu strādāju tirzniecības jomā, un es redzu, ka tagad dēli uzdod to pašu jautājumu, ko pirms pārdesmit gadiem uzdeva tēvi, un kad pat atkārtojas tās lietas, ko, un kā saka, mēs jau to esam jau izdzīvojuši, un lauksaimniecība mainīs, paldies Dievam, ir tā, ka tās paudzes mainās, un ir, katram jāļauj savu izdzīvu to lietu, bet patiesībā ļoti jau daudz lietas atkārtojās. Efektivitāte būs, es domāju, ka piespiedīs efektīvāk domāt tirgus, bet kas man tā kā, bet tas tiešām ir tāds manā skatījumā doma, kas man ir tāda, ko es pat esmu pienākusi pie secinājuma, tad, kad mēs runājam, piemēram, kādu mikroelementu, kas ir 200-300 grami, pieņemsim produktā, ja, tad mums vajag zinātniskos pētījumus, un tas mikroelementu mēslams maksā tur 5-6 eiro litrs,
bet tad, kad mums jānopērk kombains par 500 000, tad mums nekādus zinātniskos pētījumus nevienam neinteresē, nekādi zinātniskie pētījumi, un kombains tiek nopirkts un miglotājs pa 200 000 pat acis nepamirkšķinot. Un tad mēs neviens nemeklējam nekādus zinātniskos pētījumus. Tās ir manas domas par to, kad mums varbūt ir jāsaprot viens, kad, ja mēs audzējam ražu, mums ir jādod augam barības vielas. Augs barības vielas ir pamatā visam, no kā izveido ražu. Tālāk jau ir runa par efektivitāti. Kā tu skaties, pieņemsim uz to, kad vai tev tur vajag stimulators vai nevajag, varbūt, ka tev ir perfekta sēkla, varbūt tu esi nostrādājis jau piengatavības fāzē, iedevis mikroelements sēklu laukam specifiskus tādus, kas ir vajadzīgs kvalitatīvai sēklai, tad tev nevajag likt pie sēklas apstrādes mikroelements klāt. Savukārt, ja tev tā sēkla, tu saproti to, kad bija laika apstākļi, tādi, piemēram, sausums, karstums, kad tomēr viņi nevarēja pilnvērtīgi nobriest, nestoties to, ka viņai dīdzība, viss pēc analīzēm uztaisīts, viss ir kārtībā, ja? Bet tu gribi viņu bagātināt, jo, piemēram, pielikti mikroelementi pie sēklas kodināšanas viennozīmīgi būs mazāku izmaksu pasākums un efektīvāks. Protams, vēl tas, kas pie izmaiņām, ko es gribu teikt, ja kādreiz, atceries, tad bija, kad rudenī vispār negāja runa par mikroelementu lietošanu rudenī. Tagad pa boru mēs garajā rudenī 2 reizes runājam rapsim, vai ne? Tas ir standarts. Standarts. Te ir atbildi, kādas izmaiņas. Es domāju, ka mūs piespiedīs tas laiks un skatīties, un vēl atgriežoties par tiem zinātniskiem pētījumiem, neko nevar izpētīt tik ļoti mainīgai lietai, kāda ir laika apstākļi. Griezies kā gribi, mūsu zemnieku bizness ir bizness zem klajas debesis, un kā tie laika apstākļi ir. Jautājums ir par to, kā tas zemnieks tam spējīgs sagatavoties un kā adaptējās. Viens ir skaidrs, barības vielas ir jāiedod, biostimulātori, tev jāizvērtē, kāds ir tavs ražas līmenis, uz ko tu ej, vai tev vajadzēs, vai tev nevajadzēs. Un vēl ir jābūt biostimulātoriem, kas ir glābšanas operācijai rezervē. Tas. Paldies, Ivo, ļoti izsmaļoši. Es ceru. Un tur tikai 2 vārdi - audzēt un augt. Un tieši tā, audzēt un augt un ar galvu. Jā. Ar galvu. Ar galvu. Ar galvu, jā. Paldies tev, un tad tiekamies mūsu lauku dienās. Jā, tieši tā 3. jūlijā visus gaidīsim Mauros. Būs arī Ikar komanda, un vēlreiz atkārtoju, aicinu visus uz rūpnicu, kuriem ir interesanti, kur grib redzēt, un piesakojiet Viter Baltika Latvijā Facebookā. Tur tiek rakstīts aktuālais. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Tā, lēnām pārējot no mikroelementiem un biostimulantiem, ejam uz kukaiņiem vai kaitekļiem. Es nezinu, kā būs pareizi. Zini kā? Jebkurš kaiteklis ir kukainis, bet ne visi kukaiņi ir kaitekļi. Jā, un tāpēc mēs šodien esam paaicinājuši Lauru, mūsu vienu no vadošajiem insektu pētniekiem, un kas arī pa starpu arī tagad, es sapratu, nedaudz pamainījusi profilu un arī ļoti intensīvi darbojas arī ar fungicīdiem un pārējām indikācijām. Pastāsti par sevi, kā tu nonāci nozarē un ko tu dari un ko tu pārstāvi šeit. Tātad, jau 19 gadus strādāju Latvijas auga aizsardzības pētniecības centrā. Visu laiku bija entomoloģijas grupā, tagad pamazām sāk iešūpoties un skatos un mācos arī slimībām, kas notiek. Bet tādām slimībām kā par dārzeņiem vai par augļaugiem, tur jau tā kā bišķi vairāk tāda bāze ir. Bet tagad arī šajā jomā, kas ir lielie graudkopība, arī sāku pamazām. Jā. Tad tu tā kā vairāk ar to pētniecību, jā, ar zinātni. Ar pētniecību, ar auga aizsardzības līdzekļu izmēģinājumu veikšanu, tā teikt, pārbaudīt tos produktus, ko Latvijā potenciāli kaut kad varētu reģistrēt, tātad cik viņš labi iedarbojās, cik viņš ir efektīvs, vai gluži otrādi, vai netik efektīvs, un varbūt, ka izvērtēt, vai tādu vispār vajag, to tālāk dara Latvijas auga aizsardzības dienests valsts.
Un Bet jau balstoties uz taviem datiem. balstoties jau uz mūsu pētījumiem, protams, tie dati nav tikai Latvijā vākti, ir arī citas firmas, kas vāc visā ziemeļa zonā, un tad savācot to informāciju no dažādām valstīm, saliek to puzlīti kopā, jo, kā mēs zinām, klimats atšķirās, laikapstākļi atšķirās, un līdz ar to katrā tai vietā varbūt tam produktam tā efektivitāte var būt atšķirīga. Jā, tad es sapratu, mums ir gan EPA, tas zonējums, un arī klimatiskais zonējums. Un klimatiskais, beigās nevar saprast, vai mēs esam pie nordikiem kopā ar Baltikiem, vai ne, vai mēs ejam tur ar Poliju kopā, vai ne. Skaidrs, un tad par tiem izmēģinājumiem runājot, tad, arī te burtiski pāris minūtes atpakaļ, kad mēs runājam, ka tā grāmata paliek aizvien biezāka, bet daži produkti vai produktu grupas tā kā samazinās, Kaitību ierobežošanā tiešām ir tā, ka samazinās. Pamatā tas ir dēļ vides, dēļ aputeksnētājiem arī, kad pasaulē, kā mēs zinām, daudzi ceļ trauksmi, ka aputeksnētāji un derīgie kukaiņi samazinās, un līdz ar to tad arī Eiropa, man liekas, ir viena no tām, kas ļoti cītīgi iet visam pa priekšu, un tātad pēc iespējas tos, kas potenciāli varētu būt un kas jau pārbaudīts, kas varētu atstāt lielāku iespaidu uz derīgiem organismiem, tātad ņem ārā no tirgus aktīvās vielas. Visiem tiem, kas izplata un ražo ķimiju, man liekas, tāds termins kā regulatori faktors. Tad, man liekas, tas viens no tādiem ļoti lieliem ierobežojumiem. Tas no vienas puses, tas ir tā kā zaļa kustība, kas arī ir atbalstama. No otras puses, tie ir baigie challenge mūsu lauksaimniekiem un videi kā tādai. Tu vari kaut kā varbūt noraksturot, sakies jau pētniecība 19 gadus. Kā vispār ir tas saucamais mikroklimats šajā jomā ir pamainījies, kā vispār tie produkti uz doto brīdi, uz ko mēs vispār ejam, vai tas ir vairāk bioloģiskie kaut kādi preparāti, vai tas ir vairāk tur ir ķimiskie aizsardzības līdzekļi, vai tur ir kaut kāda integrēto pieeja. Kas tur ir pamainījies par šiem 19 gadiem? Ļoti daudz ir pamainījies, ļoti daudz insekticīdu tā tad ir ārā no reģistra, tas ir samazinājies, līdz ar to zemniekam ir jādomā vairāk par auga veselību, lai viņš būtu paēdis, kā jau iepriekš jau stāstīja, bet lai viņš nebūtu arī pārēdies, jo kaitēkļiem ļoti patīk, kad ir, mēs tāds mazs kviesīts un blakus ir lauks tādiem kārtīgi pabarotiem. Loģiski, ka viņam garšos tas, kas ir sulīgs un foršs. Tā kā tur ir jāatrod tas balanss un zelta vidusceļš. Un arī bioloģiskie produkti arvien vairāk nāk, tā kā tiek pārbaudīti, bet tur ir atkal tā starpa ir jāatrod, jo, piemēram, tagad tie produkti, protams, kas paliek tirgu, tā efektivitāte nav tik augsta kā tiem, kas ir ārā no tirgus, jo, viņš loģiski bija paņēma visu. Jo efektīvāks, jo toksiskāks, vai ne? Pa lielam. Mēs runājam par vecajiem produktiem. Jā, par vecajiem, kas ir ārā. Protams, arī jaunie produkti ir tie, kas ir ļoti efektīvi, bet arī tas toksiskums arī ir diezgan atstrādāts, un jau tur mēs varam vispār tur skatīt. Un vēl ir jāņem vērā zemniekiem, ja viņi lieto insekticīdus, rezistences riski, ka nevar lietot vienas tās pašas aktīvās vielas, pēc kārtas uz vienu un to pašu kaitēkli, kā arī viestā saira grupa, kas ir viena grupa produktu, tad arī tos nedrīkst vienu pēc otra, lai nav tā, kā dažiem produktiem, ka brīnās, kāpēc nav efektīvi, bet tas kukainis ir jau pieredzis pie tā produkta, un viņš ir iemācījies vairoties un sadzīvot ar to, ka viņš šik pa laikam tiek nosmidzināts. Iepriekšējās mūsu podkastos mēs arī bijām aizskarši tos rezistences jautājumus. Tas vairāk bija tā kā saistībā ar fungicīdiem un dažādām slimībām. Bet kā vispār tas rezistences mehānisms un kā tas attīstās kukaiņiem? Varbūt var kaut kādu piemēru bāzes izstāstīt, jo noteikti visiem interesē, kā vispār tas veidojās. Ir mums arī tādas rezistences grāmatīs, kur esam, tur redzi. Vispirms izdzīvo viens rezistents kukainis, tad viņš vairojās. Tu paliek ar vien vairāk, vien nerezistenti, atkal tā kā mazāk, jo tie tā kā apmirst, un līdz ar to tā populācija veidojās ar jau pieredumu.
Bet, ja, teiksim, mēs vienā brīdī pārstājam vispār lietot tos insekticīdus, jā, varbūt tur arī ir kaut kas līdzīgs, ka, teiksim, dažiem fungiem, jā, kad atkopjas tā saucama savvaļas populācija, jā, kas atkal pēc kaut kāda laika, principā, paliek nerezistenta, jā, pret, teiksim, vai ļoti jūtīga pret to pašu augu aizsardzības līdzekļu. Vai tomēr tā rezistence tur kaut kur paliek? Kā mums tas izpētās? Zini, kā? Viņi ir. Viņi būs. Mhm. Pie nākamā viļņā arī ātrāk droši vien arī... Ātrāk atkal pieradīs, jā. Tad pēc Jā. būtības tas ir tāds tā kā kaskāds, jā. Tur katru reizi mēs esam tuvāki un tuvāki, pat ja mēs ievaram kaut kādas intervālus starp lietošanām, jā. Nu, jābūt arī ir gudram to, kad viens ir rezistents, otrs ir tas arī, kad bieži vien paskatās kaimiņš smidzina. Nu, es arī smidzināšu. Jo kaimiņš smidzina. Tad, normāls latviešu šitas te. Bet uz kaitēkļiem ir tas, ka mēs nekad nesmidzinām pirms viņi nav sasnieguši kritiskos sliekšņus. Dienesta mājaslapā arī tos kritiskos, ne visiem kaitēkļiem, bet lielākai daļai var arī atrast. Un tas tā kā būtu ļoti, ļoti jāievēro, jo pretējā gadījumā arī tas, pirmkārt, piesārņo vidi, otrkārt, kāpēc ir jāizmet liek naudu vējā, un treškārt arī tas arī veicina kaut kādas rezistences faktors, kas var ietekmēt tālāk. Vai pašas sējumus. Nu jā, par rezistenci plus mīnus ir skaidrs, ka tas ir tas risks, ar ko jācīnās, pat nevis vienas saimniecības ietvaros, bet principā reģionā, jā. Un tas noteikti ir ļoti svarīgi. Kā klimats ietekmē to kukaiņu vidi un daudzveidību? Diezgan daudz, kas ir mainījies, jā, tiksim, ņemot vērā tos industriālos faktorus, jā, un tā tālāk, ka tas vidēs temperatūras arī tomēr kāpjas. Kā tu redzēji, kāds ir iespējas uz kukaņu attīstību? Šajā gadījumā kaitekļi. Jā. Viņiem patīk, jo viņiem patīk silts un saulains, lielākai daļai. Bet līdz ar to, jo ir siltāk un saulaināks, jo viņiem ir iespēja vairāk tā teikt, vairoties un izplatīties. Un jāstājas arī, piemēram, pavasaros, tie paši rapši. Taču atceries, cik gadus atpakaļ, kurš bija nozīmīgākais kaitēklis rapsī? Proziešu spīdulis. Vai kāds tagad vispār par to tik ļoti iesprings ziemas rapsī? Man liekas, nē. Tieši tā, jo tagad ir kur rudenos nāk šitas kāpostu saknes mecernieks, jā. Jā, un ja iepriekš vispār tādu praktiski nesastapt, tad tagad tā ir diezgan liela problēma rapsī. Bet tas arī atkal ar temperatūram, jā. Jā, ar audzēšanu to, ka vairāk audzē, un līdz ar to, arī kaitēļi pielāgojās un dzīvojās līdz. Tāpat arī šitas stublājos mecernieks. Skaties, kurā tīrumā gribi, viņi ir visur, un arī tā ierobežošana diezgan komplicēta. Bet līdz ar to tad gan rudeņos, gan pavasaros laicīgi ir jāliek dzeltenās līmes lamatas vai dzeltenās ūdens trauki, vai tagad, kā mūsdienās, jau arī ir viedās ierīces, ka tu vari mājās datorā pastīties, kas salidojas, un tev vēl pasaka, kas tas tāds ir, ja? Jā. Tas viss ir izmantojams, līdz ar to tas ir ļoti, ļoti, un arī tendence, taču ziemas raps ir tā kā laicīgāk jau sēt iekšā. Līdz ar to kukaiņiem jau arī ir vairāk laika, lai viņš varētu vairoties un ieskrieties. Un ilgāks arī siltāks tas rudens, līdz ar to viņam arī tas attīstības cikls un tā vairošanās un dešanas laiks ir garāks. Plus arī diezgan stipri iespaido arī tie saucami sarņaugi, jā, kuros viņi var dzīvot un ēst un arī nogaidīt nedaudz to... saimniecisko darbību, jā, lai tālāk atgrieztos, teiksim, uz tā paša lauka, jā. Jā, un pēc tam jau vēl, ir sēklas mecernieks un pangodiņi, kas arī ir līdz ar to. Jo pasties, tā pati evolūcija, vasaras rapsis. Kādreiz taču audzēja ļoti daudz vasaras rapsis un izaug un forši un labas ražas bijis. Tagad, kad man jāmeklē, kur kādu izmēģinājumu ielikt, neviens nesēs vasaras rapsi. Nē, kurš tur neko taču nevar vairs novākt. Jā.
Bet runāt par tiem kaitīguma sliekšņiem. Pirmais ir tas moments, kad ir jāpieņem lēmumu, kad jālieto noteikts auga aizsardzības paņēmiens vai līdzeklis. Ja? Jā. Cits ir kaitīguma vai postījuma tas slieksnis. Ja? Tad tavā skatījumā ir kaut kādi momenti, kad vispār principā nav jāpieņem lēmums vispār ir jāpieņem lēmums, kad vispār nav jāiet virsū, jā, tam laukam. Kādi ir tās robežas, varbūt vari pastāstīt no savas pieredzes, kad vairs, principā labāk neko nelietot, kad viss jau ir izdarīts. Tu domā, ka tie kaitēkļi ļoti daudz? Jā. Tāpēc jau ir tie ekonomiski kritiskie sliekšņi izstrādāt, kas ir, jo, ja tas iet, piemēram, ir tas slieksnis, ja viņi ir mazāk nesmidzinam, ja viņš ir sasniegts vai viņš iet pāri, tad smidzinam. Bet ir jābūt tam monitoringam regulāram, jo tu jau negribi, lai viņi arī tur ļoti daudz savairojās. Par tiem skaidrs, jā, bet vai ir arī kaut kādi pētījumi, jā, vai novērojumi, jā, kad jau ir pienācis tā robeža, jā, kad iespējams viņu varbūt arī nevajadzētu lietot to auga aizsardzības līdzekli, jā. Vai jūs arī tur kaut ko tādu pētat? Zini kā, tagad Pupsā Grauzim Jānim Gailim ir pētījums un izstāsta, ka drīz būs kritiskais slieksnis izstrādāts, jo tu sākumā vispirms pēti tā kaitēkļa fenoloģiju, un tad pēc tam no tās fenoloģijas izrietot, tu arī skaties tālāk tos kritiskos sliekšņu pēti. Jā, pupas ir tās, kurās jāstās, jo dotajā brīdī pupās ļoti daudz laputis, bet pupas zied, un līdz ar to ir jāsmizina nakts laikā, tumšajā. Obligāti. Jo pupas kā nektāra augs bitēm ir ļoti interesants. Un jāizvērtē, varbūt tās laputas nav tik daudz, ka var nesmidzināt, tad var gaidīt, kad parādās pirmie pāksteņi, un tad apvienot to smidzinājumu ar sēlgraužu ierobežošanas pasākumiem. Bet tā, teiksim, ja mēs vulgarizējam, jā, jo mēs saprotam, ka tur ir daudz dažādu kukaiņu, jā, protams, katram individuāli varbūt būtu grūti piemeklēt to pareizāko laiku, jā, bet tā vispār tā kopumā tendence Latvijai, kad ir jāsmidzina lauku pupās insekticīds, kāds ir tas optimālākais laiks? Un pirmais sākam jau, ka pupas ir mazas, skatāmies vai smecamnieki tā tad tur nav un cik daudz tās pupas nograuzuši, ja viņš tur tās maliņas ir tikai apsakojuši un nav tas bojājums liels, nesmidzinam, taupam naudu. Nākamais jau tad ir, tātad jāvaktē šis laputis ir, bet, pats skaitīgākais, kas ir pupās, tas ir sēlgrauzs, jo tas tieši ietekmē ražu un bojā. Bet ir kaut kāda teorija, man liekas, sēklgrauzim, jā, kad viņu visefektīvāk ierobežot, jā, un tie bija tur kaut kādi noteikti. Pākstījumi ir 2 centimetri pirmajām, līdz ar to tad... Pirmie pākstījumi, tad tie, kas ir tuvāk pie zemes. Jā. Kas notiek ar pārējiem, teiksim, cik ilgi, labi, vidējais, pieņemsim, ja paņemam insekticīds, jā, cik viņš ilgi var noturēt tā kā to pākstījumu, tur vienkārši pēc fakta tu nosmidzini, jā, viņu nogalini, jā, un tad gaidi labākos laikus, kā ar tur tiem intervāliem. Tur kaut kāda nedēļa līdz 2, principā to vienu var rēķināties, ja viņš ir nosmidzināts ar sistēmas iedarbības. Un pēc tam jāstāsta, kas attīstās tālāk, vai viņi ir atkal jāstāsta uz lauku, vai viņi tur ir, vai viņi tur nav. Ja viņi tur ir, un tad arī var pieņemt, ka pēc kaut kādām 10 dienām varbūt būtu nepieciešams arī otrs smidzinājums. Jā, un tad varbūt tādām mūsu vidējiem skatītājiem būtu vienkāršāk saprast, ir sistēmnieks, jā, un ir pieskaras. Jā, kontaktiedarbības. Varbūt vari pastāstīt, kāds, tavas pieredzes, kāds būtu labākais tas saucamais scenārijs. Pirmais ir sistēmnieks. Tieši tā, jo pirmais ir, jo apakšā pirmās, ko tu gribi pasargāt, tās pākstas, loģiski tās ir tās, kas dod vislielāko ražu augšās, tad jau tās pākstas un tās pupas, smalkākas ir. Jā. Līdz ar to tas pirmais ir tas, ko tu gribi visvairāk nosargāt, līdz ar to pirmais būtu sistēmas iedarbības, un tad pēc tam tālāk ir kontaktiedarbība, jā. Un, protams, labi, ko noteikti daļa ražas būs bojāta, ja mums paņem seklas masu, jā, un vienmēr tur kaut kas ir, jā, tie iegrozumi.
Ir arī varbūt kaut kādi pētījumi, kāds ir tas kaitīgums vispār. Un tur ir tas caurāņš, bet tomēr tā pupa dikst. Tur tas saucamais endosperms, viņš, it kā tur ir, bet pabojāts, jā, bet tomēr tas digļā, tas... Dīkst. Bet, pupai jau tā barības bāze, no kā viņam tam dīkstam augtu lielākam, ir krietni mazāk, jo tur ir tomēr kāds... Tā ir dikšanas enerģija, došana, kas būs... Jā, un līdz ar to tas augs arī neaugs tik veselīgs un tik pilnvērtīgs, kā ja tu būsi iesējis veselu pupu. Skaidrs. Un otrs arī, droši vien ar tiem grauzumiem, ir seši, ko es pats pamanīju, tas varētu būt gan rapsis, gan arī tas pašs pupas, kur ir tas kodumu vietas vai tas vietas, kur bija iesukts, ja. Tur arī, saka, diezgan pamatīgi attīstītas slimības. Ja. Tieši tā, jo jebkura trauma brūce ir vieta, kur slimībai tā tad vieglāk tikt augā iekšā un augt un attīstīties. Jā, un ir arī varbūt kaut kādi pētījumi jums, teiksim, par to kaitīgumu, ja, kas jau ir sekundārais, jau tā kā novērojams, varbūt tiem, kas ir primārais, kas rodas no kukaiņu bojājumiem, jā, tur sabojāt ir varbūt ražu un pasliktina tās kvalitāti, un otrs ir kāds iespējas pēc tam, teiksim, pirms to fitopatologiju, jā. Tā ir tēma, ko varētu apspriest un ko varētu attīstīt uz nākamajiem projektiem un tā teikt, skatīties. Vai tiešām tā slimība aiziet tikai tā, vai viņa aiziet ar brūcēm un līdz ar to, vai arī tad šis, pilnīgi loģiski šais bojājuma vietās, tas jau ir likumsakarīgs secinājums, ka, tur viņi ir tā, ka ātrāk bojājās, jā. Mēs esam tagad diezgan tuvu jūlijā mēnesim, jā, un ja mēs tā paskatāmies, teiksim, uz ziemājiem, jā, tiem pašiem kviešiem. Kas ir tagad tāds aktuāls un ko tu tagad redzi vispār, kas tur pa viņiem ložņā un kas viņus grauž? Ko mēs vēl varam tur darīt? Pa kaitēkļiem var skatīties, varbūt tagad labību labgraužu kāpuļi tagad varētu būt graudaugu sējumos. Viņi varētu būt gan vasarājos, gan ziemājos. Ziemāji gan varētu būt, kad tajā brīdī varbūt mazāk viņiem patīk, bet, esmu redzējusi, un līdz ar to ir jāstās. Ja viņi ir daudz, tad viņi var nosūkt karogu laptāk, viņi paliek balta, un līdz ar to arī Un raža arī tad neveidojas. Un raža jāveidojas mazāk krietni. Skaidrs. Un, teiksim, tagad vasarājos, kas ir tāds aktīvā, tagad ir diezgan silts, palicis diezgan silts, būs arī mitrums pietiekoši, tur droši vien tad... Vasarājos tagad, laputis ir, principā, tīrumos diezgan daudzos esmu redzējis, līdz ar to arī katram ir jāveic šis monitorings, jāapsako savu lauki un jāskatās, varbūt, ka tās laputis ir jāierobežo. Jā, bet vēl ir pāris jautājumu saistību, teiksim, ar to tendenciju vispār kopumā lauksaimniecībā, jā. Viens, jā, to, ko tu pēti, noteikti krustu šķērsu, tie ir augu aizsardzības līdzekļi, jā. Tu arī ieminēs, ir arī bioloģiskie produkti vairāk efektīvāki, varbūt mazāk efektīvāki. Bet kā vispār notiek tā pētniecība tagad, teiksim, saistībā ar šķirnēm un kukaiņiem? Jā? Vai tu redzi arī kaut kādas tendences, teiksim, Latvijā, kad, teiksim, kādas selekcijas līnijas, jā, varbūt tā ir vairāk noturīgas pret tiem bojājumiem vai mazāk, vai vispār ir kaut kādi novērojumi tādi veikti? Tīri novērojumi ir, jā, ka pa šķirnēm var būt atšķirība, kad ir šķirnes, kas ir izturīgākas. Pupām mums arī bija pētījums, salīdzinājumi it kā šķirni, kas pret sēlgrauzi ir izturīgāk, beigās arī tas pats boksers bija tikpat līdzīgs, līdz ar to tur, tā kā, nebija tā šķirna kaut kas, tāds, ko, Latvijas apstākļos arī viņa krita veldrēni, tā kā nebija tik ļoti, bet arī graudaugiem, kā jebkur, tāpat arī augļkokiem ir šķirnes, kas izteikti vairāk garšo, tā kā, piemēram, mābelēm. Augstas garšo man tev, zaķim, kaitēkļiem un arī kraupiem patīk. Un arī, es domāju, graudaugiem līdz ar to arī ir tā, ka vajadzētu būt šķirnēm, kas ir izturīgākas pret kaitēkļiem un ir, kas ir mazāk izturīgas. Tāpat arī pret slimībām. Katrai tām šķirnēm slimību ieņēmība ir, kas ir krietni izturīgāks.
un ir, kas ir mazāk izturīgs. Līdz ar to arī bioloģiski audzētāji, viņiem loģiski primārais, kas ir šķirņu izvēle, lai varētu izvēlēties gan pret kaitēkļiem, gan pret slimībām izturīgāku šķirni, lai varētu ievākt ražu. Bet vispār runāt par to pašu bioloģisko lauksaimniecību, vai ir novērojams kaut kāds progress, ja, kad arī ir kādi pētījumi, kas ir vērsti, teiksim, uz kaut kādu bioloģisko auga aizsardzības līdzekļu pētniecību, ja. Kāda vispār tur tā aktivitāte un kāda tur ir attīstība? Ir auga aizsardzības zinātniskajā institūtam ir notiek pētījumi, bet tur tad ir jāpalasa atskaites, un Agrihorta mājaslapā to visu var atrast. Tur meitenes pēt un puiši darbojās, un līdz ar to, tur viss notiek tā kā gan arī produkti, gan tehnoloģijas dažādas tiek pētītas, kurš būtu efektīvāks un labāks, lai pēc iespējas tam augam radītu labvēlīgāku vidu augšanai. Un tie izmēģinājumi, kuros tu pētīji auga aizsardzības līdzekļus, viņi ir izmētāti pa visu Latviju vai kaut kur tepat Zemgales pusē? Liela daļa ir Zemgalē, bet, ja, piemēram, ir slimības un kaitēkļi, ko mēs nevaram atrast Zemgalē, tad mēs braucam gan uz Kurzemi, gan uz Vidzemi. Latgala reizēm ir apdalīta, viņi ļoti tālu, bet, braucam visos virzienos, kur nepieciešamība, lai mēs dabūtu labus datus un lai būtu izdevušies izmēģinājumi. Lielāks saucamais pārklājums un aptverē, ja? Jā. Kas vispār jauns augļu kokos un ogulājos vispār saistībā ar kukaiņu ierobežošanām? Ko tu varētu labi Ābelēs, šis gads ābeļu kraupim, ir, man liekas, tik vien pateicīgs, un viņš ies visiem dārziem uzvaras gājienu. Tur atkal ir Regīnai tas projekts, kas ir Rimpro, kas ir prognoze, kur tā tad ir tie signāli, kad ir nepieciešams veikt auga aizsardzības pasākums kraupju ierobežošanai, ko zemnieki arī ļoti aktīvi izmanto un lai pēc iespējas kvalitatīvāku ražu ievāktu ar precīziem smidzinājumiem. Tad drīzumā ir jāsliktē līdz to pašu Rimpro prognozi āboltinais lido. Tad arī daudz zemnieki tagad jau ir iemācījušies, kad var tātad nopirkt lamatiņus ar feromoniem un tātad saprast arī tos kritiskos sliekšņus pa ābelēm. Tad arī veikt šos auga aizsardzības pasākums tieši precīzi tajā brīdī, kad tas nepieciešams. Jo viens ir lido monitorings, bet tad, kad šķiļās kāpuri, tad tātad šī ierobežošana jāveic un līdz ar to tas ir bišķi vēlāk, lai nav tā, ka ieraug jau taurnīši, viss man jāsmidzina. Nē, pagaid bišķi, tagad sola Rimpro signālu, tātad šķiļās kāpuri, tātad veicam auga aizsardzības pasākumus. Runāt par to Rimpro programmu, kas viņu var apskatīties, vai tur jāreģistrējas, vai tā ir maksas programma? Teiksim, es ar savām 5 ambalēm varu apskatīties un saplānot tur savus... Pilnīgi noteikti, Agrihorts mājaslapā, un tur visas prognozes gan aboltinējam, gan kraupim, gan laputīm var redzēt un izmantot savā labā. Un tur ir vēl citas slimību prognozes, kas... Bet šīs ir tās, kas ir jau pārbaudītas un pielāgotas Latvijas apstākļiem. Tā kā pilnīgi droši izmantojams. Es atceros, man liekas, no tiem laikiem, kad es strādāju arī pētniecības centrā, tad, man liekas, Regina vai Maiņa, jā. Strādāja pie tas. Jā, Maiņa tieši bija pats pirmsākums. Tur, es domāju, tā pieredze un noteikti tie dati ir tik... precīzi, ka šodien strādā ļoti, ļoti. Jā, un Regīna taču arī savu doktora disertāciju aizstāvēja pa kraupju mīļo. Bet tad runāt par to kraupju, tad mēs nevaram gaidīt, kad šogad būs tie aboli tīri, jā? Noteikti kāds kraupjas tur virsū būs. Kāds jau pilnīgi noteikti būs virsū, bet, ja veic tos precīzos smidzinājumus, principā produktu efektivitātei vajadzētu būt labai. Runāt par to pašu kraupi. Protams, mēs tev ļoti maigi pargājam no kviešiem uz aboliem, vai abelēm. Es bērnību neatceros vispār abolus bez kraupi, Vispār, labi, vizuāli nav īsti pievilcīgs, kā tur ar tiem mikotoksīniem un visu pārējo. Vai? Netag. Nav.
Izstāst tīri veselīgs to kraupēno ābolu ēstams. Nu, jā. Jā, bet tas ir, pirmkārt, viņš samazina ražību, jo tas kraups ļoti daudz tie āboli attīstās, mazi nekādi, viņi plaisā līdz ar to arī citām slimībām, Jā, tas ir tad- pa avotu, tā kā... Jā. Tad, principā, Un- tikai tā, ka vizuāls iespējams būs diezgan grūti viņu realizēt kā preci kā tādu. Tieši tā, jo visi grib bioloģiskus ābolus, bet bez kraupja. Bet es varu vērtēt nozari kā tādu, kas saistīts ar apboliem, ugulēm, tā tālāk. Ar Poliju mēs nevaram salīdzināt, bet tas profesionālitātes līmenis tiem tiešām, kas ir ļoti profesionāli, kā tu vērtē šo nozari. Ir zemnieki, kas strādā un ļoti atbildīgi visu darbojās un precīzi un labi. Līdz ar to viņa nav plaša. Man liekas, tā ābeļu audzētāju kopiena tāda tīri labi turās kopā. Pasties, viņiem pat arī ir savu kooperatīvi un līdz ar to, lai pēc iespējas arī labāk un foršāk arī mūsu tirgu varētu pārdot mūsu vietējos Latvijas ābolus. Jā, bet kur tas tāds intensīvākais reģions par Latvijā ar apboliem? Zin kā īstenībā ir pa visu Latviju. Ir Kurzemē forši dārzi, ir Zemgalē forši dārzi, ir Vidzemē forši dārzi, un tāpat arī ir Latgalē forši dārzi. Tad, principā, ja gribās, var arī atrast, vai ne? Jā. Skaidrs. Un, jā, tad tāds standarta jautājums, principā, kā visiem tiem, kas pie mums nāk, tavs tāds, bet tas varbūt nav par kukaiņiem, jā, bet kopumā par nozari, lauksaimniecību, jā. Kā tu viņu redzi, kā viņi izskatīsies, teiksim, pēc 3, 10 vai 30 gadiem? Kad ir tavi novērojumi, jā, un kas tev liekas, ka tur varētu notikt? Vai nenotikt arī? Nē, viens ir tas, ka pasiltinosies klimatam varētu nākt arī tādi kaitēkļi iekšā, kas Latvijā nav līdz šim konstatēti, ko mēs ļoti negribam, par cik ir arī viss šis transports, loģistika un reizēm ieved arī kaut kādus augus, kas ir ar kaut kādām slimībām vai kaitēkļiem. Kādreiz bija tu, ko tu izaudzēji, to tu apēdi, bet līdz ar to arī var potenciāli ievazāt, pēc arī dienests tur cīnās un darbojās, lai tā teikt, tas viss būtu droši, tāpēc arī ir viss tās augu pašas un tāpat viss certificētais sēklas materiāls, tā teikt, lai ir. Bet kopumā ņemot, jā, klimats mainās, līdz ar to arī augiem, kaitēkļiem mums visiem būs jāpielāgojās šiem apstākļiem, jo... Bet, teiksim, runāt par to kukaiņu izplatības areālu, jā, Eiropa tāpat ir blakus, mēs esam Eiropā, jā, ir dienvidu valstis, iespējams tas kukaiņu sastāvs vispār ir bišķiņ savādāks, jā. Vai ir kaut kas, kas nāk pie mums, un kas varbūt nebija 10 gadu atpakaļ, bet jau tev pat uz sliekšņu un parādās? Tas bija tas Suzuki. Bet viņi vēl nav. Vēl nav, jā? Vēl nav. Paldies Dievam, vēl nav. Drosopil Suzuki, bet Jā. to arī dienests monitorē, tā teikt, lai... Lietuvā, Polijā ir atrodama. Polijā, jā, Lietuvā vēl tur tā kā viņi vēl... Vēl par augstu droši, jā? Jā. Jā. Bet tad pēc būtības droši vien tas klimats, ja vēl kādi pāris grādi uz vienu vai uz otru pusi, tad tur varētu būt diezgan liels problēmas nākotnē, vai ne? Cerams, ka nē, ka viņš tik ātri nemainīsies, un ka zeme nesaizgriezties ātrāk, bet, tā teikt, ir problēma, meklēsim risinājumus. Jā, klimatam arī ir savi cikli, ir tas augstais laiks, un tie lielie cikli ir ap 30 gadiem, mazāk ap 7 gadi. Jā, tur tas tendences var arī mainīties līdz ar... Arī pa gadiem un viss, jo vienam patīk augstāks, otram patīk siltāks. Tāpat tur taču slimībām strādā. Tagad šis gads pelēkplanku mainībai ļoti patīk. Būs sils, tur atkal būs kādas citas slimības, kuras izplatīsies daudz vairāk. Šogad, jā, vispār ar tām slimībām bija ļoti dīvaini. Jā, īstenībā
ir izteikti arī tas šķirnes, kas, ja mēs runājam par kviešiem, kas, neīpaši tolerē, teiksim, to pelēku plankumainību, bija vienkārši izteikti, un tā starpība, īgādu tur nav varbūt būtiska starp tam šķirnēm, tad šogad, tas ir viens arī tāds, tā kā no signāliem, ja mums tie pavasari būs tie, tādi vesi un sausi, kad augi diezgan ilgāku laiku turās pie tās zemes, tad tur varētu būt lieli riski, Protams, atkal nākamā gada varbūt arī nekas nebūs. Jā. Jo arī tādi gadi, es atceros arī no savā pētniecības mūžā, kad bija gadi, kad ir investēts ļoti daudz laika un enerģijas tam pētījumam, mēs medījām tur to vienu noteiktu slimību, un viņi tā arī neatnāk, Atkal citu gadu mēs tur pat nezinām, ko darīt ar tām uzskaitēm, jo tur ir tik daudz, kad vairs neko nevar darīt. Noteikti arī kukaiņiem tas pats. Tieši tā. Ir gadi, kad es varu atrast, kur izmēģinājumu ielikt. Ir gadi, kad es nevaru atrast. Bet šogad vispār, mēs runājam labi, tagad mums ir tāds aktuālākais būs pupas un zirņi, teiksim, Ir kukaiņu gads vai nē? Pupām. Jā. Zirņiem, tumšais zirņu tinējs sāk pamazām lidot. Bet arī jāstāsta, cik viņš intensīvi lidot. Tāpēc arī ir lamats ar feromoniem, par ko var ļoti lieliski viņu monitorēt. Tur ielidot tātad šī konkrētā suga un nav jālauz galvu, tā kā, piemēram, rapsī uz dzelteno līmu, kas tev tur ir salidojis. Tad, principā, kas saistīts ar kukaiņu augu aizsardzību, tad jāsaka monitorēt, visam jāsakas no monitoringa, Tieši tam. Skaidrs? Un jāatpazīst ir tas, ko tu meklē. Tas ir viens no galviem, bet vispār ir Latvijā, teiksim, kaut kādi servisi vai arī tas pašas programmas, kas var palīdzēt atpazīt tev to kukaiņu. Es saprotu, tev ne visi var tev uzvanīt, bet kā vispār tavs vērtējums, teiksim? Tie, kas mācījušies universitātē, tie teoretiski tas skaitēkļus visus pazīst. Teoretiski, bet bet praktiski, droši vien tie, kas profesionāli nodarbojas, tur visiem vajadzētu būt ok, un arī diezgan daudz arī katalogi pieeja. Un ir, piemēram, arī ir dienestam arī mājaslapā, viņiem ir gan grāmatiņas, gan arī digitāli ir šie, tā kā, viņš pat nav noteicējis, bet atturot to bildi un saprotot, ka tu esi kviešu laukā, tev būtu jāsaprot, vai tas tev ir spradzis, vai tev tās ir lapucis, vai tas ir sēsbraudzis. Arī tās monitoringa metodas īstenībā atšķirās. Ir, piemēram, kam ir vizuālie novērojumi, ir, kam ir feromonu lamats, ir, kam dzeltenās līmes lamats jāliek. Plus arī ir tie digitālie, kas jau atpazīst, teiksim, to kukaiņu sastāvu. Plus mums vismaz, es zinu, ka rapšos strādā ļoti labi. Jā, bet tur arī jāapstās. Kādreiz jāizskalo arī. Jā, jo citreiz, piemēram, ja smecernieks ir sarāvies maziņš un apaļš, viņš arī viņu var pa spīduli skatīt. Viņš ir melns un maziņš, tad viņš arī uzvedās kā spīdulis. Tie jau baigie sporti spīduli vajag augstas temperatūras, droši vien. Viņam, principā, ir interesanti, tad, kad sāk ziedēt pienens, kad rapsī parādās spīdulis. Arī pienenēs viņš. Arī pienenēs, jā. Skaisti. Bet tas tāds baigais indikators, man liekas, viņi tā kā iet tādā tandēmā. Bet arī vēl jautājums ir, kā entomologam, starpkultūras. Tādi miksi, kad tik saturies, kā tas starpkultūras var ietekmēt, teiksim. Es zinu, kad mums ir tas termins catch crops, kur arī tie kukaiņi var ir uz turien aiziet. Bet, protams, tas ir jautājums, vai sakritie ziedēšanas laiki un tā tālāk, bet vai tur ir kaut kāda arī varbūt novērojumi vai pētījumi arī tā virzienā, kas ir saistīts ar tam starpkultūram? Tas pamaizām tagad iet kaut kādos pētījumos, man liekas, sākuma procesu. Tas ir tāds tā kā vēl attīstībā. Tas ir vēl attīstībā, jā. Tad pabraukot pa Eiropu, ir redzēts, kad mēģina ar tiem ziedēšanas laikiem kaut kā. Tur var pastīties... Dārzkopības institūtam ir pētījumi, viņi tur starp kāpostiem stādīja visu kaut ko, un tad arī tur bija arī kaut kāds, kas tur ar tiem lauzēju veltņiem nosēdināja rudzus un tad stādīja iekšā tur
ko tur kaut dažādas dārzeņus, un līdz ar to, nu, tā kā kaut kas jau arī ir, nav tā, ka gluži nav nekā. Tad palēnam viss attīstās. Jā. Tas ir pats galvenais. Labi, paldies tev par šo sarunu, un tad tiekamies uz mūsu izmēģinājumu laukiem. Kurā datumā tev tā lauka diena? 3. jūlijas. Tiekamies. Un ar tevi noteikti mēs tiksimies ātrāk. Sarunāt. Un paldies tev par šo dienu.